Amazing. Un paldies Dievam par šo tehnoloģiju, ka mēs tā varam, un ir vairāk un vairāk cilvēku arī Latvijā tagad arī pievienojās un skatās tā. Fantastic. Priecājās par to, tā, ka tas ir brīnišķīgi. Labi, iesāksim ar lūkšanu. Debes Tēvs, paldies par jaunu dienu. Paldies, kad atkal esam kopā. Paldies, kad tu mūs tik ļoti mīli. Paldies par tavu vārdu. Paldies arī, kungs, par to prieku, mēs jūtam sirdī, ka mēs sanākam kopā ceturtdienās, kad mēs varam dalīties ar tavu vārdu, ka mēs varam iedziļināties un stiprināties. Tiešām tavs vārds ir patiesība, tavs vārds ir mūsu dzīvība, un mēs skatāmies uz pasauli, kas tiešām ir atkal pavisam putrā aizgājis, un kungs, bet nedrošības ir visapkārt, un mums ir tā drošība tavā vārdā, un tā apziņa, ka tu esi ar mums, ka tu esi nomodā par mums, un ka vienalga, kas notiek šī dzīvē, mēs zinām, kas ir nākamajā, un kungs, mēs par to pateicamies arī, un izlūdzamies tavu svētību mūsējos, kas nevar dažādi iemesli dēļ būt klāt šodien, un kas varbūt vēlāk noskatīsies, un arī tos, kas skatās, un sevišķi māsas un brāļus Latvijā, un arī citās vietās, kas pievienojās, mēs pateicamies par viņiem, un izlūdzamies, kungs, lai tu dod mums pareizi saprast tavu vārdu šodien, un man arī pareizi to izskaidrot, un ka mēs varētu dalīties ar tam lietām, kas mums ir uz sirds, un tā smelties šajā dzīvības avotā, ko tu mums brīvi dod. Mēs pateicamies par visu Jēzus vārdā. Āmen. Āmen. Labi, jā, ko es teikšu, es paskatos lejā savā Bībelē, man 162. pants raksturo, kā es jūtos šobrīd. Es priecājos par tavu vārdu, kā tāds, kas iegūs liela kara laupī. Un es visu rītu esmu nodarbojies šorīt ar Dievu vārdu, ieskaņojot lūkšanas un svētrumu un pārdomas priekš sestdienas. Un tiešām ir tāds prieks sirdī, kad es pateicos Dievam katru dienu par to iespēju sludināt viņu vārdu, jo tas ir mūsu dzīvība, mūsu dzīvības avots. Labi, lasīsim no 165. pantu un izlasīsim līdz beigām. Nav daudz pantu palikušies. Mēs tiekam pie tā. Gaugi, ja tu gribi palasīt mums no 165. Labi. Jā. Kas tavu bauslību mīl, tiem ir liels miers, un tie nekur neklūp. Es gaidu, ak, kungs, uz tavu glābiņu un daru pēc taviem baušļiem. Mana dvēsele turas pie tavām liecībām, un tās man ir no sirds mīļas. Es sargu tavas pavēles un liecības. Visi mani ceļi ir zināmi tavā priekšā, jo visi mani ceļi ir zināmi tavā priekšā. Manas vaimanas lai nāk, ak, kungs, tava vaiga priekšā, dodi man īstu sava vārda saprašanu. Manu lūgšanu lai nāk tava vaiga priekšā, kungs, izglāb mani pēc sava apsolījuma. Manas lūpas teiks tavu slavu, jo tu man māci savus likumus. Mana mēle dziedās par tavu solījumu, jo visi tavi baušļi ir taisni. Tava roka, lai man palīdz, jo tavas pavēles es esmu sev izraudzījis par savas dzīves vadītājiem. Es ilgojos pēc tavas pestīšanas, ak, kungs, un tava bauslība ir mans prieks. Uzturi mana dvēseli, ka tā tevi var slavēt, un tavas tiesas, lai man palīdz. Es maldos, kā pazudusi avs, tad nu meklē savu kalpu, jo es nekad neaizmirstu tavus baušļus. Paldies! Brīnišķīgs noslēgums tam psalmam. Mēs šodien atgriežamies pie 165. pantu, ko mēs iesākam pagājušajā reizē apskatīt, kas tavu bauslību mīl, tiem ir liels miers.
un tie nekur neklūp. Un ir vēl vietas, kur mēs nebijām vēl apskatījuši, un mēs pagājušo reizi nobeidzām ar 37. salmu 11. pantu, bet lēnprātīgie iemanto zemi un baudīs mieru pa pilnam. Jā, tā, un runāt par mieru tieši tagad ir īstais laiks, kad ir tik daudz nemieras pasaulē un ir tik daudz nemieras cilvēkos. Es domāju, Daina atsūtīja message, viņai grūtības pieslēgties, viņa lieto kaut kādu jaunu savienojumu, un tas nelaiž viņai tikt iekšā, tā kā cerēsim, ka viņa tiks pie mums. Vienmēr ar tehnoloģiju problēmas. Bet šajā laikā ir tiešām tas nemieris, jā, tā, un nerunāja tikai par kariem, kas šobrīd notiek, bet vispār sabiedrībā un starp cilvēkiem, jā, cilvēki. Man ne? Jā, cilvēki ir pilnīgi absolūti pazuduši, un es domāju, tāpēc, ka viņiem nav Dievs. Cilvēki vairs nezin, kas ir pareizi, kas nav pareizi, kas ir humble, kas ir shameful. Nevienam vairs nav nekāda guidelines. Ne. Un līdz ar to... Nezin, ko darīties. Un līdz ar to ir liels nemieris, un cilvēki ir uzbudināti, viņi ir dusmīgi, viņiem ir ļoti tas wik, kā saka, jā, tā, kad lai viņi uzsprākst, jā, tā. Un tas tiešām ir jūtams vairāk un vairāk, jā, tā, jo viņi ir atkāpušies no Dieva vārdu, un tas attiecas ne tikai uz pasaulīgiem cilvēkiem, bet jo vairāk man ir runas ar cilvēkiem, pēdējā laikā bijuši ļoti daudz sarunas arī ar Latvijas cilvēkiem, jā, kur baznīca atkāpjas arī no Dieva vārda, tad tur ir arī nemieras draudzēs un cilvēku starpā, jā, tā, jo mēs esam aizgājuši prom, un ja mēs attālinājāmies no miera avots, tad mums būs nemieras, jā, tā, tas ir skaidrs, jā, tā, un tādi vārdi kā pazemība un pazemošanās, wow, jā, tas ir pilnīgi, jā, tas ir, un tas ir pilnīgi, bet tas, man ļoti uzkrīt, ka cilvēki tik tev tur knapi tu kaut ko pasaka vai pieskaries, un uzreiz jau iet vaļā, jā, tā, tas ir kādā sabiedrībā mēs dzīvojam. Es gribēju parunāt bišķiņ vairāk par mieru un apskatīt dažas raksturvietas, kas runā par mieru. Un pirmā vieta, ko es atzīmēju, ir Zalamana gudrības vai pamācības, atkarīgi, kur tūkojumu tu lieto, bet tas ir nākošais aiz salmiem, 3. nodaļā. Šī ir raksturvieta, kas mums ir ļoti labi pazīstama, bet atkal ir vērts ieskatīties. Un es zinu, ka Tamārai šī raksturvieta ir ļoti mīļa, un tāpēc tu vari mums palasīt. Varbūt no kurienes tu gribi, lai sāk? 3. nodaļas, no 1. panta un pirmos 12 pantus, jā, tā, jo grūti kaut ko novilkt strīd. Mans dēls, neaizmirst manu pamācību, un lai tavas sirds patur sevī manus baušļus, jo tie piešķirs tev ilgu mūžu, labus gadus un mieru. Žēlastība un uzticība no tevis neatstāsies. Nēsā manus baušļus sev valdziņā pakārtus ap kaklu. Uzraksti tos uz savas sirds plāksnes, un tu iemantosi labvēlību un laipnību Dieva un cilvēku acīs. Paļaujies uz to kungu no visas sirds un nepaļaujies uz sava prāta gudrību, bet domā uz to kungu visos savos ceļos, tad viņš darīs līdzenas tavas tekas. Neliecies sev pārmērīgi gudrs esam, bet bīsties to kungu un vairies no ļauna. Tās būs zāles tavai miesai, kas dziedina un atspirdzinās tavus kaulus. Dod godu tam kungam arī no savas mantas un piešķir viņam visu savu ienākumu pirmajus. Tad pildīsies tavi šķūņi ar pilnību, un tavas vīna spiedes plūdīs pār malām pāri. Mans dēls, neatmet tā kunga tev piešķirto mācību un nesajūti nepatiku par viņa uzlikto pārmācību, jo ko tas kungs mīl, to viņš pārmāca, turēdams tomēr labu prātu uz viņu kā tēvs pret dēlu.
Paldies! Šī rakstu vieta ir tik ārkārtīgi spēcīga un tik brīnišķīga, un mēs esam kādreiz par to runājuši, un nevar par daudz par to runāt un sev atgādināt, ja, kad 5. pantā paļaujies uz to kungu no visas sirds, un nepaļaujies uz savu prātu gudrību, bet domās to kungu visos savos ceļos, un ko viņš darīs? Viņš darīs līdzenis tavs teks, un ja tavs teks ir līdzenis, tad tev ir miers, ja, un tas jau bija 2. pantā, no 1. mans dēls neaizmirst manu pamācību, lai tavas sirds patur sevi manus baušļus, ja tie piešķirs tev ilgu mūžu, labus gadus un ko? Mieru. Ja? Ka mēs turam Dieva vārdu, tad mums ir miers. Ka mēs pārkāpam viņu vārdu vai atkāpjamies no viņu vārdu, tad ir nemiers. Ja? Tas ir dabīgi. Ja? Tā tas ir, un to man liekas, mēs pagājušajā reiz pārdomājam to, kad Ādams un Ieva, ja, kad viņi bija grēkojuši, pārkāpuši Dieva vārdu, viņam bija nemiers, viņam uzreiz bija bailes no Dieva, viņi negribēja viņu redzēt, ja, kad Dievs nāca vakarā dārzā, Ādams paslēpās, ja, kur pretīm iepriekš viņš bija priecīgs, viņš skrēja viņam pretī, un vai nav tā arī, ka mēs sevišķi, ka mēs bijām bērni, vienmēr sagaidīja vecāks mājā no darba un citām vietām, bet ja tu kaut ko biji izdarījis slikti, ja, tad tu nesagaidīji, viņš tu nebija. Bija tās nemieris, kas tagad būs. Slēpies. Tā, un tā tas ir, kad tas rada nemieru, ja, jo tu zini, ka kaut kas tagad būs sekas tai lietai, ja, tā, un tas ir tā kā Dieva vārds dod mums mieru. Un ka mēs esam viņā, ja, un ka mēs domājam uz viņu visos savos ceļos. Tas ir ārkārtīgi svarīgi atkal, kā es vienmēr pasvītroju, kuri viss nozīmē viss, ja, tā, ka mēs visu pakļaujam viņam, un ka mēs domājam uz viņu visos mūsu ceļos. Tad mums tiešām ir miers arī nemierā, ja, tā tas ir, kā tas var būt, kad ir, ja. Kā Jēzus varēja mierīgi gulēt laivā, kad ūdens gāzās iekšā un mācekļi, kas bija norūdīti zvejnieki, bija uztraukušies, ka tas bija tik uztraucoši viņiem, un Jēzus guļ, ja, tā, jo viņš paļāvās uz Dievu, un kad viņš apsauca vērtu, viņš teica, kur ir jūs ticība, ja? Kāpēc jūs baidaties, jūs mazticīgie, ja, tā. Cik reiz viņam nav jāsaka to uz mums, ja, kāpēc tu baidies, ko tu uztraucies, ja, tā, ja, tad mums vajag uz viņu paļauties. Jesajas grāmatā 9. nodaļā ir tas brīnišķīgā rakstvieta, ko mēs dzirdam normāli Ziemassvētkos, ja, tā, jo tas ir un tas arī Handel's Messiah, ja, tas tur ir iekšā, ja, Jesajas 9, 6. pants, bet 5. pantā, jo mums ir piedzimis bērns, mums ir dots dēls, valdība guļ uz viņa kamiešiem, viņa vārds ir brīnums, padomdevējs, varenais Dievs, mūžīgais tēvs un miera valdnieks. Viņa valstība ies plašumā, un miers būs bez gala uz Dāvida troņa un viņa ķēniņa valstībā. Viņam to nostiprinot un atbalstot ar tiesu un taisnību no šā laika mūžīgi. To darīs tā kunga Cebaota dedzīgums. Jā, tā kā viens no raksturojumiem Jēzum ir miera valdnieks. Jā, tā viņš ir, un mēs zinām, Atklāsmes grāmatā ir runa par to, ka viņš atgriezīsies, ka būs miera valstība, ja, tā miers. Jaunā debesī, jaunā zemē nebūs nekāda nemiera, ja, nebūs nekāda uztraukuma, jo viss atkal būs atpakaļ tajā kārtībā, kā Dievs to ir paredzējis. Ja. Jo grēks izsita lietas no sliedēm. Es vienmēr domāju par vienalga, vai tā ir kādu automātu uztais, ja tu mēģini viņu darbināt citādākā veidā, nekā viņš ir paredzēts, viņš nedarbosies. Ja? Un tas ir, un tas ir, kas notika mums, ka mēs kļuvam Dievam sveši, un kad mēs esam grēkā, mēs neesam vairs tur, kur mums vajadzētu būt, un tad ir nemiers, un tad tā lieta neiet. Ja? Bet Jēzus ir miera valdnieks. Paliksim bišķiņ tālāk uz priekšu Jesajas grāmatā 26. nodaļā. Un
te ir ļoti, ļoti brīnišķīgi rakstvieta, pantiņš, ja tas nav atzīmēts jūsu bībelē, vajadzētu būt, ja tā, un tur ir rakstīts, Iesajas 26, 3. pants, kam stipra ticība. Jā, lūdzu, tā man izlas, jā. Kam stipra ticība, tam tu dod mieru, tiešām mieru, jo viņš paļaujas uz tevi. Paļaujieties uz to kungu vienmēr, jo Dievs tas kungs jums ir mūžīga klints. Jo viņš pazemojas tos, kas lepnībā dzīvoja, lepno pilsētu, to viņš nogāzas pie zemes pīšļos. To samina ar saviem soļiem vienkāršu nabagu ļaužu kājas. Taisnā ceļš ir līdzens, tu līdzini un dari taisnu, taisnā teku. Arī tavu tiesu ceļā mēs gaidām, kungs, uz tevi, pēc tevis ilgojās mums dvēsele. Mana dvēsele meklē tevi arī naktī, mans gars ilgojās pēc tevis, kad tu sodi pasauli, tad tās iedzīvotāji mācās taisnību. Okay. Jā, mēs varam visu dienu lasīt, ja tas ir brīnišķīgi, bet galvenais 3. pantā, kam stipra ticība, tam tu dod mieru, tiešām mieru, jo viņš paļaujas uz tevi. Ticība ir paļaušanās uz Dievu. Ja? Un tāpēc viņš saka nākšā pantā, paļaujieties uz to kungu vienmēr, jo Dievs tas kungs jums ir mūžīga klints. Ja? Tā kā, kam stipra ticība, tam tu dodi mieru. You will keep in perfect peace him whose mind is stayed on you, ir viens no tiem tulkojumiem. Ja? Tiešām miers, īsts miers. Ja mums ir stipra ticība, mums ir miers. Jo vienalga, kas mūs piemeklē, vienalga kāda apstākļi, ticība saka, es zinu, ka Dievs ir nomodā par mani, es zinu, ka Dievs šo lietu izkārtos, es zinu, ka viņš zina, un ar to man var būt miers. Ja? Un tas ir, kā mums vajag uz visām lietām reaģēt. Es zinu, tā pirmā reakcija, šausmas, ko mēs tagad darīt, ne? Bet tu paļaujies uz Dievu, ja? Nodod viņam. Un tev iestāsies miers, ja? Tā, un tā apziņa, ka, ja, viss būs kārtībā. Ja? Viņš ir mūžīgā klints, viņš neizkustās. Ja? Viņam, es runāšu, bet sestdienas pārdomās es bišķiņ turpinu arī par šo tēmu parunāt, bet viņš dod mieru, ja, un tā ir tā brīnišķīgā lieta, ka mums var būt miers nemierā, ja, un kad cilvēki var vienalga skatīties, un viņi zina tavus apstākļus, nu, kā tu var būt tik mierīgs? Viss Dieva rokās. Ja. Kāpēc man vajag uztraukties par visu kaut ko es nevaru mainīt tāvatā? Kāpēc man vajag nest visas pasaules bēdas un grūtības uz saviem pleciem, ka Jēzus teica, nāciet pie manis? Ņemiet uz sevi manu jūgu, mācieties no manis, jo es esmu no sirds lēnprātīgs, no sirds pazemīgs, ja, un jūs atradīsiet atviegļinājumu savām dvēselēm. Mums nav, un tas, kāpēc man nepatīk ziņas skatīties, un man nepatīk, ka tagad uzslēdzās uz vienu lietu, un 24 stundas, 7 dienas nedēļā tu redz to pašu, tikai maļu un maļu tās pašas lietas, ja, tā. Priekš kā mums tas nav vajadzīgs, ja, tā, un mēs vienkārši nododam Dievam, mums nav jāuztraucās, mums nav jānes visas pasaules problēmas, ja, tā, un jādzīvo, mēs paļaujamies uz Dievu, ja, tā. Un tā mums ir miers, ja, tā, un ja tu zini, kad ir lietas, kas izaicina nemieru tevi, tad nedara tās lietas, neskaties, ja ziņas tev uztrauc, neskaties, ja, tā tavu dzīve būs daudz labāk, ja, tā pasaule turpinās tādā veidā, kā viņi iet, vai tu skaties vai neskaties, vai tu zini vai tu nezini, ja, tā tas nav, ir viens liels ļaunums ar to, ka mēs esam tagad tik savienot ar visu kaut ko, ja, tā ir savs labums, ir savs svētība, bet ir arī savs ļaunums, ja, ka mēs momentā visu redzam un daram. Es tā domāju kādreiz par savu veco tēvu, ka viņš dzīvoja laukos, viņam bija savs dzirnavs, un viņš tur strādāja grūti un darīja, un kas pasaulē notika, tas tā, ja, vienīgā ziņas, kas pienāca, ja kāds atnāca kaut ko samalt vai kaut ko darīt, ja, bet citā tu dzīvoji un bija miers, ja, tā tev nav
pa visu kaut ko uztraukties un darīt, jā, tā, nododam Dievam. Un arī mūsu personīgās lietas, jā, viņš ir nomodā par mums, viņš visu zina, viņš visu redz, un viss ir kārtībā. Tad arī, tā ir brīnišķīga raksturvieta, Jesaja 26, jā, 3, un tas ļoti. Kam stipra ticība, tam tu dod mieru. Tiešām mieru, jo viņš paļaujas uz tevi. Un te mēs zinām arī Filipiešu vēstulē, jā, kur Pāvils, un mēs to lietojam liturģijā, un Dieva miers, kas ir augstāks par jūsu cilvēku prātu un saprašanu, pasargās jūsu sirdis, jūsu domas Kungā Jēzu Kristu mūžīgai dzīvībai. Tā kā, kad mēs paļaujamies uz Dievu, viņš dāvā mums mieru, šis miers savukārt arī pasargā mūs, jā, tā un uztur mūs viņā, un tā ir tā brīnišķīgā lieta, ka tas tur ir visu laiku. Tad arī Jesajas 32, 17, un taisnības augurs būs miers, un taisnības panākums klusums un drošība mūžīgi. Ja? Tad taisnības augurs, ka mēs dzīvojam taisnu dzīvi, ir miers. Miers ir viens no svētā gara augļiem. Svētā gara augurs ir mīlestība, miers, prieks, pacietība, laipnība, pacietība, uzticamība, lēnprātība, atturība. Ja? Bet miers ir viens no svētā gara augļiem, tā kā mēs esam, tas ir taisnības augurs, te ir rakstīts, taisnības augurs būs miers, un taisnības panākums, klusums un drošība mūžīgi. Ja? Tā kā miers ir augurs, arī kas nāk no ticības, tas ir svētā gara augurs, ka mēs paļaujamies uz viņu, mums sirdī var būt miers, ja, tā dziļi iekšā. Tas nenozīmē, ka mēs kādreiz neuztraucamies, protams, mēs uztraucamies, mēs esam cilvēki, bet arī tā uztraukumā tomēr ir miers, ja, tā apziņa, ja Dievs izkārtos, viss būs labi, viņam tā lieta ir rokā, ja, tā. Un tas, ko mums jau vajag atgādināt, un tāpēc mums vajag Dieva vārdu lasīt un zināt un atgādināt sev, jo viena lieta, ko Velns grib darīt, ir nolaupīt šo prieku un šo mieru, kas mums ir. Ja, tā ir viena lieta, ko viņš dara ļoti spēcīgi. Ja, tā, un viņam nepatīk, kad mums ir miers. Ja, tā, viņš grib, lai mums ir nemieris. Ja, tā. Daina pieslēgusies. Tad Jesajas 54. Jesajas grāmatā. Hi, Daina. Hi, sorry. Sorry, everybody. What a drama. Okay, sorry. You're here. We know what that's like. We're talking about peace at the moment, so just be peaceful, be calm. Okay, let's take a deep breath. Visi labi. Paldies. Yeah? So Jesajas 54, Isaiah 54, 9. Nē, es lasīšu no 7. panta. Jesajas 54, 7. Tikai mazu brīdi te Dievs runā uz Izraels tautu, bet tikai mazu brīdi es tevi atstāju, bet ar sirsnīgu apžēlošanos par tevi es tevi pieņemšu atkal atpakaļ. Klusuma uzplūdumā es tev mazu brīdi apslēpu savu vaigu, bet ar mūžīgu žēlastību es par tevi atkal apžēlošu, saka tas kungs tavs pestītājs. Tas notiks kā Noas plūdu laikā, kā es toreiz zvērēju, ka Noas ūdeņi vairs nepārplūdinās zemi, tā es tagad zvēru, uz tevi vairs nedusmošos un tevi nerāšu. Lai arī kalni atkāptos un pakalni sakustētos, bet mana žēlastība neatkāpsies no tevis, mana miera derība nešķobīsies, saka tas kungs, tavs apžēlotājs. Ja? Lai arī kalni atkāptos, pakalni sakustētos, mana žēlastība neatkāpsies no tevis un mana miera derība nešķobīsies, saka tas kungs tavs apžēlotājs. Tur ir mūsu drošība atkal. Dievs skaidri pasaka. Pat ja kalni iekrīt jūrā, ja viss sakustās, vienalga, kas notiek, mana žēlastība neatkāpsies no tevis. Ja? Un mana miera derība nešķobīsies, saka tas kungs tavs apžēlotājs. Kas roda mūsos vislielāko nemieru? Ko jūs domājat? Bailes sajūtas. Bailes, jā. Neziņa par nākotni. Neziņa par nākotni, bet ko domājat vēl dziļāk? Jā. Vai
mums kādreiz nerodās nemiers par to, ka mēs īsti neizprotam Dieva žēlastību. Ja? Es domāju, ka tas pamatā, ja tu īsti neizproti Dieva žēlastību, tev nekad nebūs īsts miers. Ja? Jo tu vienmēr domās, ja, teiksim, man ļoti atkal pēdējā laikā iznāca domāt par katoļu ticīgiem sevišķi, es vienmēr par viņiem, bet ir daudz luterāņu, kas arī maldās savā domāšanā šī lietā, ka viņi neizprot Dieva žēlastību. Ja? Un kad viņi vienmēr domā, es tagad kaut ko esmu izdarījis, Dievs vai tik Dievs man piedos, vai tik tā, un visu laiku dzīvo tādam šaubām. Ja tu dzīvo šaubām, tad tev ir nemiers. Ja es tagad mirtu, vai Dievs man pieņems, vai ne. Un tas tev moc, un tev ir nemiers. Ja? Un ja tas tā ir, tas nozīmē, ka tu neesi saprats viņa žēlastību. Ja? Kad viņš jau tevi piedevis. Ja? Un te skaidri pateiks, lai arī kalni atkāptos un pakalni sakustētos, bet mana žēlastība neatkāpsies no tevis. Un mana miera derība nešķobīsies, saka tas kungs tavs apžēlotais. Dievs apstiprina un atgādina mums, ka vienalga, ja mēs krītam, jā, viņš mūs atkal pacēla, mēs nožēlojam, viņš mūs piedod. Jā, bet viņa žēlastība neatkāpjas no mums. Nav, ka mēs pēkšņi Dievs, man pietiek ar tevim, jā, tā tagad vairs ne. Nē, mana žēlastība. Un ja mēs īsti izprotam to, tad mums ir pilnīgs miers. Jā, tas nedod mums, mums nevajag to ņemt tā patvaļīgi un teikt, es varu dzīvot, kā es gribu, un Dievs man piedos. Jā, tā ir nepareizi. Pie Dieva, bet es vairāk gribu uzrunāt tā, ka mums kādreiz uznāk šaubas, un mēs domājam, ja es varbūt pietiekoši sirsnīgi nenožēloju savus grēkus. Es esmu dzirdējis tik daudz cilvēks, kas to saka, bet mīļais cilvēks, tu nesaprot to, tev jūtas nav vienmēr noteikts. Daudzreiz, kad es nožēloju savus grēkus, mans domas aiziet kaut kur pavisam citur. Ja, un ja tas būtu atkarīgi, cik sirsnīgi es nožēloju savu grēku, es nekad piedošanu nesaņemtu. Ja, tas ir jāsaprot, Dievs jau mums ir piedevis, viņš jau savu žēlastību mums ir devis, ja, viņš jau mums ir pieņēmis, un tas nav, viņš nemēr, cik sirsnīgi bija tavu lūkšana šodien, vai cik labi tā bija, viņš jau zina, ja, un mums var būt miers tā, un viņš priecājās, ka mēs nākam pie viņu, un tā grēksūdzība vajadzīga mums, lai mēs sevi iztīrām, ir tā kā duša, ka tu aiziet nomazgājies, ka tu esi nomālējies, ja, bet cik sirsnīgi, jūs saprotat, ko es saku, ja, tā ir cilvēki, kas tiešām cīnās ar to, ja es neizdarīju pietiekoši labus darbus, un tagad tev ir nemiers, vai tikai Dievs nav dusmīgs uz mani, ja, viņš nav, ja, tā, te skaidri pateiks, ja, tev var būt miers, ja, un tāpēc ir salmā rakstīt, ja, rimstieties un atzīstiet, ka es esmu Dievs, ja, cildināms tautas starpā, angliski, be still and know that I am God, bet vēl labāks tulkojums ir cease striving and know that I am God, ja, izbeidz visu laiku domāt, man kaut ko jādara, lai iegūtu Dieva žēlastību, tev jau ir Dieva žēlastība, ienāc viņa mierā, ieej viņa mierā, ja, tā. Un kad tu esi iegājis viņa mierā, tad ir tā kā to var izskaidrot, tāds smagums ir noņemts no tevis, un lietojot Dieva vārdu, apzīmējam savas kājas, varbūt vieglas kā kalnu kazā, jo tu zini tavās attiecībās ar Dievu, kad ir ok, viss ir kārtībā. Ja, tā. Un tad, kad tu grēko, tad tiešām tad arī tu to izjūti vēl vairāk, jo tu negribēji to darīt. Dievs jau to zina arī. Bet viņš grib, lai mums ir miers. Ja? Ka Jēzus nostājās, ienāca mācekļu vidū, ko viņš vienmēr teica? Šalom. Miers ir jums. Miers. Kur viņš ir, tur ir miers. Ja? Un pat vislielākā uztraukumā, šalom, miers. Miers ir jums. Ja? Pāvils iesāk visu savus vēstules, žēlastība jums un ko? Miers. No Dieva mūsu tēva, mūsu kunga pestītāja Jēzus Kristus. Žēlastība un miers vienmēr iet kopā. Ja? Jo mums ir miers, jo Dievs ir žēlastība. Un tas ir izteikts visspēcīgāk Romiešu vēstulē 5. nodaļā, kur tas ir tik brīnišķīgi pateikts. Un to vajag uzšķirt, ja, tā aiziesim uz jauno derību, uz vienu momentu. Romiešu 5.1. Tad nu mums ticībā taisnotiem ir kas? Ir miers ar Dievu. Caur mūsu kungu Jēzu Kristu. Ja?
tad nu mums ticībā taisnotiem ir miers ar Dievu caur mūsu kungu Jēzu Kristu. Ne caur mūsu darbiem, ne caur kaut ko mēs esam darījuši, ne. Mums ir miers ar Dievu caur mūsu kungu Jēzu Kristu. Ar viņa gādību, ievērosim to, tā ir viņa gādība, mēs, kas ticam, esam iegājuši tai žēlastībā, kurā stāvam, un teicam sevi laimīgus cerībā iemantot dievišķo godību. Un atcerēsimies, kad Pāvils runā par cerību, viņš runā par to, kā angliski teikt, done deal, ja, tas nav cerībā, es ceru, ka tā būs, ne, šī ir droša cerība, kas ir pamatot uz Dieva apsolījumu, ja. Bet nevien par to, mēs teicam sevi laimīgus arī savās ciešanās, un pasaulīgs cilvēks lasa to, saka, kā tas var būt? Mēs teicam sevi laimīgus arī savās ciešanās, zinādami, ka ciešanas rada izturību. Izturība pastāvību, pastāvība cerību, bet cerība nepamet kaunā. Jo mūsu sirdīs izlieta Dieva mīlestība ar svēto garu, kas mums dots. Jo Kristus par mums bezdievīgājiem ir miris tanī laikā, kad vēl bijām nespēcīgi. Neviens tik lēti nemirs par kādu taisno, par to, kas labs, jau drīzāk kāds ir gatavs mirt, bet Dievs savu mīlestību uz mums pierāda to, ka Kristus par mums miris, kad vēl bijām grēcinieki. Jo vairāk tagad taisnota viņa asinīm, caur viņu tiksim izglābt no dusmības. Jo ja mēs, kas bijām naidā ar Dievu, tikam salīdzināti ar viņu viņa dēla nāvē, cik daudz vairāk salīdzināt būdam, tiksim izglābt viņa dzīvībā. Bet tas vēl nav viss. Labi, kā Pāvils raksta. Tas vēl nav viss. Ir vēl, wait, there's more. Mēs pats varam sevi laimīgus teikt Dievā caur mūsu kungu Jēzu Kristu, kurā tagad esam ieguvuši salīdzināšanu. Tagad tas uzsvars šeit visur ir uz Dieva žēlastību. Ja, tā. Un ar Kristus gādību, ar viņa ciešanām, ar viņa izlietām asinīm, mums, kas ticam, ir miers ar Dievu. Mēs nesam vairs konfliktā, mēs nesam naidā ar Dievu. Ja, tā. Grēks ir naidā ar Dievu, mūsu grēks ir piedots, mēs esam salīdzināti ar viņu, un mēs varam sevi laimīgus teikt. Un ne tikai varam, mums vajadzētu sevi laimīgus teikt. Ja es pagājuši sestdien laikam pārdomās runāju par to, ka mums ir vairāk par ko pateikties nekā par ko sūdzēties, ja, ka mums vajag vienmēr Dievam pateikties. Mēs varam vienalga, kas notiek, ja, mēs varam sevi laimīgus teikt, jo mums ir pestītājs, mēs esam atpestīti, mums ir mūžīgā dzīvība, labākais nav aiz mums, ja. Cilvēki paliek vecāki, saka, nu labākie gadi ir pagājuši, nē, tieši otrādi, ja, labākais vēl priekšā stāv, un tu esi vēl tuvāk tam, nekā tu biji jauns, ja, tā ka mums tas labākais vēl priekšā stāv. Varbūt ne fiziskā ziņā, bet katrā ziņā garīgā ziņā, ja, tā kā tas. Mēs varam sevi laimīgus teikt Dievā caur mūsu kungu Jēzu Kristu. Tā kā, kad mēs izprotam un kad mēs sākam īsti saprast Dieva žēlastību, un tas var paiet ilgu laiku, ja, man tas ir pagājis ļoti ilgs laiks, kamēr tas ir sācis iesēsties kārtīgi manā sirdī. Bet Dieva žēlastība, ja, mums ir miers ar Dievu caur mūsu kungu Jēzu Kristu. Tā kā mēs nākam pie Dieva zinādām, ka viņš mūs pieņem, zinādām, ka viņš mūs mīl, zinādām, ka viņš mūs ir atpestījis, zinādām, ka mūsu vieta debesīs nav atkarīga no ko mēs darām, bet atkarīga no ko viņš ir izdarījis priekš mums. Ja, tas ir svarīgi, ka tas kārtīgi iesēžās, jo ir kaut kas mūsos, kas vienmēr tomēr negrib to saprast vai negrib pilnīgi to pieņemt. Ja, un kamēr mēs to pilnīgi neizprotam un pilnīgi nepieņemam, mums nekad nebūs pilnīgs miers. Ja, tā. Bet pilnīgs miers ir tad, kad mēs to saprotam, ja, un tad, ja, skaidrs? Yep. Labi. Es nevaru Tieši pasaka Dievam paldies par to, ka viņš man atļaus tik ilgi dzīvot, jo, kad es biju jauna, tad es nebiju pārāk gudru vēl no labs vārds, bet saprast svētos rakstus un visu, kā es tagad, un ja es nedzīvot līdz šam laikam, tad who knows, ja es būtu pazutus. Ja, bet tu pieņēmi vienkārši, kad Dievs ir tev žēlīgs, ka viņš vienmēr tev, nekad sevišķi daudz par to domāja, ja,
Bet tagad mēs saprotam labāk. Tagad mēs daudz labāk saprotam, jā. Tādam vajadzēja būt, es jums jau gadiem apakaļ teicu Bībeles stundā, kad es ceru, ka gada beigās mēs varam atskatīties un teikt, mēs saprotam bišķiņ vairāk nekā mēs saprotam gada sākumā. Katreiz. Un tas attiecas ne tikai uz jums, tas attiecas ne tikai uz jums, bet arī uz mani. Ja? Mēs visu laiku augam un mēs visu laiku atklājam un Dievs audzina mūs un veido un paldies Dievam, ka viņš dod mums to laiku. Ja? Ne visiem ir tāds dots, ne visiem ir tāda iespēja. Jā, absolūti, jā. Un tas nozīmē arī, ka Dievs arī, ka mums vēl ir kaut kas, ko darīt, jo mēs te esam. Ja? Tā kā un Dievs lieto, mēs sākam redzēt Dainu. Ja? Tikai viss, ko es gribu teikt, ir, ko man ļoti patīk, ir tagad, ka man ir tik daudz ticību, ja? It's amazing, tik daudz viņi palīdz, like dažreiz es esmu sēd lidlaukā pertā, ja? Un I sort of tagad es zinu, everything in my control, I can do what I can, but ja lietas ir ārā no mans control, that's in God's control, vai ne? So as soon as then I start thinking, viņš zina, every day of my life is already in a book. He knows what's happening today, tomorrow, and not one hair falls from my head without him knowing. So now that I don't need to worry because he already knows what's happening and what's, how can I say, then it's instant peace because all of a sudden I switch off. It's like, oh, well, I've done my bit. You do your best, God does the rest. Und tad I've done my thing and then I'm at peace, which is only kind of a newer thing. And it's just so good. You just let it go. And it's like, well, it's already in control. I've done all I can. And this now, it will be, like what will be, because it's all in that book written for me already. So, like it's, instant peace comes over. And it's a good thing. Yeah. Yeah. Tas ir, jo vienmēr tā nav bijis. Yeah? No. Pareiz. Oh, you'd worry and I can't help the weather or cancel flights or whatever. And and kabus tabus, if I don't get back, well, God never wanted me to anyway, And to be honest, everything's always worked out so well anyway, but I don't have the worry that I used to have. Tas ir paldies Dievam, tas ir brīnišķīga liecība, un tas ir tas miers, ja? Un kad mēs iemācāmies, ir lietas, ko mēs varam, ir lietas, ko mēs varam izdarīt, un Dievs arī grib, lai mēs lietojam savu prātu, lai mēs lietojam tās dāvanas, ko viņš mums ir devis, tās spējas, bet pienākam pie lietām, kur tiešām nav nekas vairāk, ko mēs varam darīt, ja? Un tas ir, kad tu paļaujies uz viņu, un tad ir tiešām tas miers, ja, un I've got this, ja, tas ir, un tas ir, kāpēc es jums saku, kā Dievs man ir audzējis, ja, kad es nonāku situācijā, es nevaru, bet tu vari, ja, un tad ir miers, ja, un tad tu brīnies vēlāk, tu atskaties, wow, kā viņš to izdarīja, ja, tas ir, un kad tu saredz Dieva roku, visās lietās. Ja? Tas ir svarīgi. Un tas ir, ka tev vēl vairāk, tas ir, ka tu vari teikt, es skatos tā kā pie savu mazdēlu, zinām, posms dzīvē, ka tev ir tās kā angļu saka growth spurt, ka tu pēkšņi pieaudz, ja, vienā nedēļā, cik daudz. Un tas notiek mums arī, un es domāju, tās reizes, ka mēs uzreiz, ja tā pieaugam, ka Dievs ir izlīdz mūsu savu skolu, kur mēs esam tajā vietā, kur mēs neko nevaram darīt par to situāciju, ja, tagad. Ja, es tā smējos, jo šorīt, un jūs dzirdēsiet, man tas ir sestdienas pārdomās, es runāju to, ka Jēzus pabaroja 5000 ļaudis, ja, un kad var iedomāties, kad viņš teica, kad mācīja teica, vēl sūt viņus mājās, ja, jo viņam nav ko ēst, un mums nav ko viņam dod, un jūs pabarojat viņus, ja, what? Kur grib, lai mēs darām, ja, un tas ir kā Dievs darbojas kādreiz, ja, un es domāju, un tad, ja es viņam saku, kas jums ir, un mums ir 5 maizes un 2 zivs, ja, kas tas ir, iedomā man, ja, un he sorted it out, ja, un es domāju, tā brīnišķīgā lieta, kā Dievs dara, ja, ka viņš nostāda mūs tajās vietās, un tad parāda, ja, viņam nav nekāda problēma ar to, ja, tas ir, un tas ir tik daudz, tas kāpēc es mudinu jūs lasīt visu Bībeli, jo vecā derība ir pilna ar tik interesantiem notikumiem, kur tiešām izskatās situācija tik bezcerīga, un ja, ko mēs tagad darīsim, ja, un Dievs tas
izkārtot. Padomā to, ka Izraēla iznāca ārā no Ēģiptes, ja, tagad faraons zenās viņiem pretī, viņi stāv jūras malā, skatās, we're stuck, te jūra mums priekšā, ja, armija nāk mums aiz muguras, ja, tā, un Dievs uzreiz pašķir viņam ceļu savs zem, ja, tā, un tas ir tikai viens no daudziem gadījumiem, ja, un ka mēs redzam, kur neiespējamais pēkšņi rodās. Un tas miers, kas man dod lielu mieru, es šonedēļ daudz runāju ar kādu par to, par radīšanu, ja, kad Dievs radīja pasauli. Tas jau ir tas sākums, iesākumā Dievs radīja debesis un zemi, ja, tas pamats visai Bībelei. Bet tas ir pamats visai mūsu ticībai. Ja Dievs radīja visu, tas nozīmē, ka viņš visu pārvalda un viņam nekāda problēma nav. Ja, kas mums izliekās neizdarams, viņam ir darams. Kā viņš radīja pasauli? Lai top. Viņš vienkārši sacīja, viņš teica, lai ir. Ja, tā un bija. Jēzus paņem 5 mais bulciņas un 2 zivs, pabaro 20,000 cilvēkus un paliek pāri 12 lielu grozu ar atlika. Ja, tā no problēma, ja, tā viņam nekādas grūtības nav ar to, ja, tā tas ir, un es vienmēr to lietoju kā enkuru, to pirmo pantu Bībelē, iesākumā Dievs radīja debesis un zemi, iesākumā Dievs, ja tev iesākumā ir Dievs, ja tev pamatā ir Dievs, un viņa vārds, un tu saproti, ka viņš ir visu varens, visu spēcīgs, visu zinīgs, tad viss cits iekrīt vietā, un tad tev ir miers, ja, jo viņš zina, un kā teica, jau tavs dienas ir ierakstīts viņa grāmatā pirms tev ir jobam. Ja, viņš zināja, ka Janam izstāv Flāro, tas notiks, un tā mašīnai būs tukša riepa, kad taisies braukt uz daļu. Viņš zina visu tās lietas, ja, un mēs satraucamies, un vēlāk izrādās, varbūt tev nemaz nebija domāts tur būt, ja, tā, un Dievs tev gribēja kaut kur citur, ja, tā, un tas ir, ka mēs, Tamār te viņi ir apakaļ, bet tas teiciens, ja let go and let God, ja vienkārši atlaid un jau Dievam darboties, ja, tā, es kādreiz domāju, mēs maisamies viņam pa kājām pa daudz, ja, ka mēs mēģinām viņam izpalīdzēt, ja, tā, kur tas nav vajadzīgs, un katru reizi, kad cilvēki mēģina izpalīdzēt Dievam, tas nebeidzas labi. Mācīt Dievu. Ja. Mācīt viņam vai izpalīdzēt viņam, es vienmēr domāju par Abrahāmu, ka Dievs bija devis viņam to solījumu Abrahāmu un Zārai, ka viņam būs pēcnācēji, ka smilts, nesaskaitāms kā jūras smilts un kā zvaigznes debesīs, un ka viņi palika nepacietīgi un Zāra deva Abrahamam Hagāru, ja, tā, lai viņi dzemdē dēlu priekš viņas, ja, tā, un iznāca Išmaels, un Išmaela pēcnācēji ir liela daļa no šīs šodienas pasaules problēmām, ja, tā, tas ir, un tas ir, kas notiek, ka tu mēģini palīdzēt Dievam, ja. Viņam nevajag mūsu palīdzību, viņam vajag ko? Citu vārdu ar P. Uzticību. Paklausību. Paklausību, jā, uzticību, paklausību, bet paklausību, viņam nevajag palīdzību, viņam vajag paklausību, jā, tā ir liela starpība, jā, starp palīdzību un paklausību, jā, tā kā, bet ja tu aizies atpakaļ uz radīšanu, jā, tā tur jau tavs enkurs, tur ir tas pamats, jā, tā, un ja Dievs varēja visu to izdarīt, un viņš izdarīja 6 dienās, 7. dienā atpūtās, ja, tā viņam nekāda problēma nav. Ja, tā, viņš pat mirušos. Lācers guļ kapā 4 dienas, ja, Jēzus pieeja klāts ar Lāceru, nāc ārā, ja. Lācers iznāk dzīves, ja, tā atkal un atkal Dievs mums parāda, bet tomēr, ka kaut kas notiek, mums pirmā lieta ir, mēs ja, sabrūkam un ja, ceru, ievēl celt, ok, Dievs, nomierini man, es paļaušos uz tevi. Dari, ko tu vari, ko tu nevari, atstāj viņu rokās, un viņš izkārto. Ja, tā. Es zinu, vieglāk teikt nekā darīt, bet tas ir, uz ko mēs augam, kur mēs ejam. Ja, tā. Mums ir miers ar Dievu, un sevišķi, ka mēs izprotam viņa žēlstību, un mums vajag uz to meditēt un domāt par to, ka tu neesi pelnījis it neko, ja, un viņš tev devis, jo viņš tevi tik ļoti ir mīlējis. Ja, un tā ir viņa mīlestība, ja, tā, un tu esi viņa roku darbs, ja, tā, tu neesi te tikai gadījumu pēc, tu neesi vienalga, ko tev vecāki varbūt saka, mēs tev negribējam, un tu vienkārši radies, ja, bet Dievs tev gribēja, ja, tā, un vienalga.
Ja, tas ir tu te esi, jo Dievs tevi grib, un tas fakts, ka tu vēl te sēdi, ir, ka Dievs vēl nav pabeidzis ar tevi. Un viņš ir ar mums visur un vienmēr, ja, tā, un mēs paļaujamies uz viņu. Jēzais grāmatā runāja par žēlastību 63. nodaļā no 7. panta. Ir skaisti teikts, es teikšu tā kunga žēlastību un viņas slavas pilnos darbus, kā tas klājas par visu, ko tas kungs mums darīs, un par visu labu, ko viņš mums parādīs. Izraels namam pēc savas bagātās žēlastības, pēc savas lielās apžēlošanas. Jo viņš sacīja, jūs tomēr esat mani tauta bērni, kas nepaliks neusticami. Tā viņš kļuva viņiem par glābēju. Visas viņa bēdās viņš bija ar tiem, un viņa vaiga eņģelis tos izglāba. Savā mīlestībā un centienos viņus taupīt, viņš tos izglāba. Viņš tos atbalstīja un nes uz savām rokām jau kopš seniem laikiem. Bet tie bija nepaklausīgi un apkaitināja viņu svēto garu, tādēļ viņš kļuva tiem par ienaidnieku un karoja pret viņiem. Tad viņa tauta atcerējās sen pagājušos laikus, tā pieminēja Mūzu. Kur ir tas, kas izved no jūras sava ganama pulka ganu? Kur ir tas, kas viņa sirdī ielika savu svēto garu? Kas ar savu vareno elkonu ņēma Mūzu pie viņa labās rokas un to pavadīja? Kas pāršķēla jūru viņu priekšā, lai darītu savu vārdu mūžīgi slavenu? Kas tos vadīja caur dziļumiem, kā zirgus ganībā, ka tie neklup? Kā ganama pulka, kas nokāp ielējā, tā viņus izvadītā kunga gars atpūtas un dusmas vietā. Tā tu vadīji savu tautu, lai darītu slavenu savu vārdu. Un te ir runa par Dieva žēlastību, par to, ka mēs paļaujamies uz viņu, un ka viņš ieved mūs šai dusmas vietā, šai atpūtas vietā. Un es nevarēju atrast šodien, bet kaut kur ebreju vēstulē runa par to arī, ka jūs vēl nesiet iegājuši Dieva atpūtā. Mums vajag jāiet tai vietā, kur tiešām mēs dzīvojam dzīvi, bet mums ir šis ilgstošais miers, šī paļaušanās, šī apziņa, ka viss ir labi un viss labi būs. Ja, tā, tā ir brīnišķīga vieta. Kādreiz iznāk, ka tu ieej tur un tad tu iznāc atkal ārā. Ja, tā, bet tas ir, kur Dievs grib, lai mēs esam. Ja, tā, un ka mums būtu šis miers un ka mēs saprotam viņa žēlastību un ka viņš mūs mīl. Un Romiešu vēstulē 8. nodaļā, visā 8. nodaļa ir tik brīnišķīga, bet tā apziņa no 18. panta, kur Pāvils saka, es domāju, ka šī laika ciešanas ir nenozīmīgas salīdzinot ar nākamo godību, kas atspīdēs pār mums. Te atkal mēs viņš nesaka, ka mums nav grūtības, bet viņš saka, mēs salīdzinām tās ar to, kas būs, nevar salīdzināt, ja, viņas nav salīdzinājums, un tad arī ir miers, ja, tā, un arī tā apziņa, ka tas reiz beigsies, bet tad viņš nobeidz šo nodaļu to 28. pantu, viņš saka, ka mēs zinām, ka tie, kas mīl Dievu, visas lietas nāk par labu, tāpēc, ka tie pēc viņa mūžīgā nodoma ir aicināti, jo kurus viņš sākumā nozīmējis, tos viņš nolēms darīt līdzīgi sava dēla tēlam, lai viņš būtu pirmdzimtais daudz brāļu starpā. Bet kurus viņš iepriekš nolēms atpestīt, tos viņš ir arī aicinājis, kurus viņš aicinājis, tos viņš arī taisnojis, bet kurus viņš taisnojis, tos viņš arī pagodinājis. Tas darītājs te visur ir Dievs, ne tu, bet viņš. Un tad viņš saka, ko mēs sacīsim par visu to? Ja Dievs par mums, kas būs pret mums? Viņš jau savu pašu dēlu nav saudzējis, bet to par mums visiem nodevis nāvē. Kā tad viņš līdz ar to mums nedāvinās visas lietas? Kas vēl apsūdzēs Dieva izredzētos, vai Dievs, kas mūs taisno? Nē. Kas mūs pazudinās, vai Kristus Jēzus, kas ir nomiris, vēl vairāk, kas ir augšām cēlies un pie Dieva labās rokas, kas arī mūs aizstāv? Kas mūs šķirs no Kristus mīlestības? Vai ciešanas, izbailes, vajāšanas, bats, plikums, briesmas vai zobens? Gluži kā ir rakstīts, tevis dēļ mēs ciešam nāvi augu dienu, mēs tiekam turēt līdzīgi kaujamam āvim. Ne visās šīs lietās mēs pāri paliekam uzvarētāji tā spēkā, kas mūs mīlēs.
Tāpēc es esmu pārliecināts, ka ne nāve, ne dzīvība, ne eņģeļi, ne varas, ne lietas esošas, ne nākamās, ne spēki, ne augstumi, ne dziļumi, ne cita kāda radīta lieta mūs nevarēs šķirt no Dieva mīlestības, kas atklājusies Kristu Jēzu mūsu kungā. Tā kā mums vajag sev atgādināt šīs lietas, ja, tā un turēt lietas perspektīvā. Ja, tā mēs esam tādi trausli radījumi, un kad kaut kas notiek, mēs tik ātri satraucamies un paliekam nemierīgi, un tā mums vajag apskatīt to lielo bildi, ja, un saredzēt, ka Dievs mums ir atpestījis, viņš zina, viņš ir nomodā par mums, viņš visu zina, viņš neļaus, lai kaut kas mūs šķirt no viņa. Ja, un te mums var būt miers, ja, tā mums nav jāuztraucās, ja, bet tas ir, un tas nāk, ka mēs izprotam viņa žēlistību, un ka mēs turamies, un mēs paklausām, mēs paļaujamies, mēs paklausām viņa vārdu, ja. Turies, liels miers ir tiem, kas turās pie viņa vārda, ja, tā tas ir. Bet tas ir kaut kas, paldies Dievam, ja, tavu liecību daļu, ne, tas kaut kas, kurā mēs jaugam, tas nenāk automātiski, ja, tas nāk ar gadiem, tas nāk ar staigāšanu ar Dievu, tas nāk vienkārši. Un jo vairāk tu lasi viņa vārdu, jo vairāk tu redz, kā Dievs ir darbojies visu caur vēsturi, ja, un viņš turpina darboties. Un, ja kaut kas notiek, tas notiek ar viņa ziņu, ja, tā, un savā laikā tu varbūt sapratīsi, un varbūt tu nesapratīsi. Un, kā es jums vienmēr saku, Dievs nav parādā mums arī paskaidrojumi. Ja, tā viņam nav jāpaskaidro. Kāpēc? Ja, ja viņš domā, ka ja tas ir vajadzīgs mums, tad viņš mums to paskaidro. Ja mums nav jāzina, mums nav jāzina. Ja, tā tas ir. Un ar to mums vajag samierināties. Ja, tā kā tas ir. Kā es saku, vienmēr ir daudz vieglāk to teikt nekā darīt, bet tas, uz ko mēs cenšamies. Un tas ir. Un tā visa atslēga ir meditēt uz viņu žēlistību, pārdomāt, ko viņš mūsu labā ir darījis, cik ļoti viņš mūs mīl, cik dārgi un vērtīgi mēs esam viņa acīs. Ja? Un tas ir ļoti svarīgi to daudzreiz pārdomāt un saredzēt. Ja? Un vienmēr tā apziņa, kas man vienmēr tik spēcīgi uzrunāja, ir, ja tu būtu vienīgais cilvēks pasaulē, kam vajadzēja pestīšanu, vienīgais grēcinieks, ja tā Jēzus tomēr būtu miris pie krusta. Ja. Man tāpat kā Dainai, ka viņa stāst pa lidlauku, man katru svētdienu pa mani ēģeļu spēlēšanu. Ja ir kāda dziesma, kas man, teiksim, svešāk, ja bija grūtāks nots vai ko, es jau par to domāju un uztraucos, tad tas ir pilnīgi fakts, ka man sajies tur dēlī. Bet ja es tiešām saku, ok, Dievs man vadīs, mans acis, mans rokas, man visu kaut ko, un es nedomā par to, tad ir ok. Bet, teiksim, par to vienmēr tā jāpadomā apzinīgi un jāsaka, Dievs man palīdzēs, un ja es to nedaru, tad man sajiet dēlī. Jā, un tas ir tā brīnišķīga liecībā, un tas tā ir, man tas pats ir, ja, tā, un ja es tādu pa daudz domāju, par lietām, tad jo tu paļaujies tad uz sevi, un tad neiet tā lieta, ja? Bet, kad tu paļaujies uz viņu, tad ir pavisam cita lieta. Tas nenozīmē, ka mēs neizdaram to priekšstāvu, tu jau mājās izvingro, tu mēģini, tu jau saliec nots, tu visu izdari, ko tu vari darīt, bet tad, kad tu iznāc, varētu teikt, ārā uz skatuves, tad tas ir Dieva rokās, ja? Tā un vienkārši mēs paļaujamies uz viņu, ka viņš tad darīs, ja, un viņš dara, un tas ir, un paldies Dievam par to, ja, un tas ir, es domāju, ka cilvēki vienmēr to tā īsti neizjūt, nesaprot, ja, tikai ja tu to dari, tad tu zini, ja, kā tas ir, bet tu tomēr ja es jums esmu stāstījis par to mācītāju, kas vienmēr lielajās, ja, ka man jāsagatavo svētru, un ja, kad es uzkāpu kancelē, svētais gars man pasaka, ko teikt. Vēdien viņš stāv un skatās uz draudzi, un skatās lejā, skatās uz draudzi, es saku, svētais gars man teica, ka man vajadzēja uzrakstīt sprediķi, ja, tā man vajadzēja. Tas ir, tā ir tā lieta, ka tas neatņem, tas nav
Un it's not a matter of, cilvēki kādreiz saka, nu te jūs kristieši vienkārši saka, heisarā, kas būs. Nē, tā tas nav, ja? Tā tas nav. Mēs paļaujamies uz Dievu, mēs nepaļaujamies uz likteni vai uz kaut kādu neredzamu lietu. Mēs paļaujamies uz Dievu, un mēs zinām, jā, ka notiks, kas notiks, kā Dievs to ir paredzējis, bet mēs tomēr, Dievs lieto mūs. Ja? Es pašreiz lasu savu veco derību, es pašreiz 4. Mūzes grāmatā, un tur atkal ir interesanti, ja, kad uzstādīja saiešanas telti, un kad Dievs pateica visas tās lietas, kas bija, kā viņam vajadzētu būt, un kādi materiāli ir vajadzīgi, un kā viņam visu to lietu darīt, viņš iedeva visus tos plānus. Bet tad viņš arī apdāvināja ar savu garu, apveltīja zināmus cilvēkus, kas tās lietas izveidoja. Ja, un tur ir minēt vārdā divi, kas prata zelta apstrādāt un visas tās piederības svečtūras uztaisīt un visas tās citas lietas, un tad tur bija sievietes, kas bija apdāvināts šūšanā un aušanā un visās tās citas lietas, jā, tā, un tu saredz tur viss, kad atkal varētu domāt, ja Dievs uzdod Mūzum un saka, te tas plāns, tagad tev to jādara, bet Dievs dod tos vajadzīgos cilvēkus un deva viņiem to vajadzīgo zināšanu un dāvans un spējas visu to izvest un visu to izdarīt, jā, tā, un tas ir, un tā kā, ja Dievs uzdod mums kaut kādu projektu, mums nav uzreiz, šausmas, kā es to izdarīšu, un tā paļaujies, Dievs jau izkārtos, viņš pievadīs pareizos cilvēkus, un viņš iedos apdāvināt cilvēks, kas tad to lietu nokārtos un izdarīs. Un, mūsu draudzē vienmēr, piemēram, tagad, kad es tik ilgi esmu kalpojis, es redzēju cik daudz lietas, un cik daudz reiz mēs izgājām caur to situāciju, ka mums bijušais ēģelniec vai ēģelniec aizgāja mūžībā vai saslima un nevarēja vairāk un uzreiz uztraukums, ko mēs tagad darīsim, un rodās kā cits, ja, tā un paldies Dievam, ja, tā bija vairākas reizes, ka tās liels uztraukums, ko mēs tagad darīsim, toreiz, kas mums bija Pilupa Anniņa, ka viņa aizgāja mūžībā un tad radās Klišmet Anniņa pēc tam, un tad bija Juris Balots mums kādreiz spēlēja, un bija un tad uzrādās Tamāra, ja, kad nebija vairs neviens cits, un Dievs deva tev tās spējas darīt, un tu dari, un mēs pateicamies Dievam par to, un tas ir, kad mums nav jāuztraucās, ja Dievs grib, lai tā lieta turpinājās, un lai viņš jau gādā. Ja. Sen apakaļ man bija tā vizija, ka mēs izplatīsim Dievu vārdu pa visu pasauli no Hombušas, ja, un es toreiz nevarēju redzēt, kā tas varētu būt, ja, bet Dievs gādāja pareizos cilvēkus, ka tas viss sākās ar Andru un ar Toni, ka viņi uzdāvināja mums pirmo skaņas sistēmu, ja, un ieskaņojam dievkalpojumus uz kaseti, un toreiz tas cik sen apakaļ tas bija, un Toni vairoja tās kasetes, ja, un tas viss izauga no tā, ja, un Dievs jau to zināja, ka viņš ielika manā sirdī, ka mēs to darīsim. Es toreiz nevarēju redzēt, kā tas būs, un es teicu, ja tu to gribi, es ticu, ka tā būs, un tu paļaujies, ja, un Dievs izkārto, un viņš atveda pareizos cilvēkus, ja, tā, un izveidoja tos apstākļus, jo tas viss iesākās ar to, kad Andra mamma bija slima toreiz ar vēzi, un viņa nevarēja vairs nākt uz baznīcu, un viņa prasīja, vai mēs varam ieskaņot dievkalpojumus uz kasetes, vai tev būtu kaut kas pretī, lai mamma var noklausīties mājās. Es, protams, ka man nav nekas pretī, un sākumā viņa vienkārši turēja kasešu spēlētāju rokā un uzņēma tādā veidā, un tad viņam radās sirdī vajadzētu uzdāvināt draudzē kārtīgāku sistēmu, un tā tas viss, ja, bet Dievs jau to zināja, viņš to zināja 87. gadā, ka viņš man to pateica un parādīja, ja, I had no idea, ja, tā kā tas viss izveidosies, un tagad tas notiek, ja, tā kā, jā, un tā kā mēs šaubamies, es gandrīz vienmēr domāju, kā Jēzus teica mācekļiem laivā, ko es pieminēju, ko jūs šaubaties, jūs mazticīgie, ja, ko jūs baidaties, ja, tā, viņam viss tā lieta ir rokā, ja, tā, un tad, kad tu iemācies tā paļauties, tad tev ir miers, ja, un tā ir tā, mēs dziedam kādreiz to dziesmu, māci man ticēt, kungs, māci man lūgt, bērnišķi ticēt un bērnišķi lūgt, kā bērns tev pieglaužos un droši paļaujos, tev vienam uzticos, māci man lūgt. Es domāju, tā ir tik brīnišķīga dziesma, ja, tā, kas izsaka tik skaisti, un man vienmēr, kad mēs to dziedam, tā aina, ka tu vienkārši savu mazo bērnu galviņu piespied pie tēva krūts, ja, un viņš apliek savus rokas ap tevi, un tu paļaujies, un tu zini, ka tur ir drošība, tur ir miers, tur vienalga, kas notiek, viņš tevi tur, ja, tā,
un ka mēs mācamies turēties pie viņa, ja, tā, un tas ir tik vienkārši. Ticība nav sarežģīta. Teoloģistais to ļoti sarežģīta. Nē, ticība ir vienkārši paļaušanās, ja, tā un nodot Dievam. Ja, un tāpēc mēs lūdzam pie rokas ņem un vada. Ja, tā vēl viena skaista dziesma, kas to izsaka. Ja, tā, un lai Dievs vada. Un ja viņš vada mūs caur grūtībām un caur nesaprotamām lietām, ja, viņš tur ir. Viņš neiemet tur saka, tagad tiec galā. Ja? Nē, viņš tā nedara. Ja? Viņš iet mums pa priekšu, viņš mūs vada, viņš ir mūsu labais gans, 23. salms. Ja? Un tā ir tā brīnišķīgā lieta. Un kad mēs to apzināmies, tad mums var būt šis miers. Ja? Un tas tiešām ir, kā Pāvils saka, miers, kas ir augstāks par cilvēku prātu un saprašanu. Jo pasaulīgs cilvēks, kam nav šīs attiecības ar Dievu, nevar to saprast, ja? Tas doesn't make any sense viņam. Viņam vienkārši tas ir ārpus viņa redzes loka. Kā tas var būt? Ja? Kā te var būt miers, kad ir tā, kā te var būt prieks, ja? Tā, kad visi tik slikti. Es atceros, ka viena draudzes locekļa nāca ārā, es vienreiz sprediķoju par Filipiešu 4 priecēties, viņš tā kunga vienmēr, un viņi man teica, kā es varu priecāties, tu nezini manas apstākļus, tu nezini, kas manā dzīvē notiek. Un tā mums iznāca gara saruna. Un viņi bija tik dusmīgi uz maniem, ja, kad es varēju teikt, ka mums vajag priecāties vienmēr un visās lietās. Ja, un tu nezini man dzīvi, tu nezini manas apstākļus. Ja, vai tā bija sliktāk par maniem, es nezinu, varbūt viņi ir, bet tas nav par ko te iet runa. Ja, jo Pāvils nesāk priecēties iekš saviem apstākļiem. Viņš teica priecēties iekš tā kunga. Ja, tā ir tā lieta, ka mēs novēršam savu skatu no tām lietām un augstāk uz viņu. Tad mums ir miers. Ja? Ja, tā ir tā atslēga. Ja, Man liekas, mēs tā mazā grupiņa cilvēki, kas nākam uz baznīcu, tiešām visi dzīvojam tai ticībā un paļāvībā, kad ja Dievs gribēs, lai mūsu draudz pastāv, tad viņš kaut kādu brīnumu izdarīs, un mēs nedrīkstam atļaut domāt, mums tik maz, nauda paliek mazāk, viss mēs just ticam, kad saka, ja Dievs gribēs, tad mēs būsim ok. Un acīm redzot, viņš grib, jo mēs vēl esam. Ja? Tā ir tā lieta, ka man tik bieži cilvēki saka, cik ilgi mēs pastāvēsim un ko mēs darīsim. Es nezinu. Ja? Mēs pastāvēsim tik ilgi, kā Dievs gribēs. Ja? Un viņam, mēs redzējām, ka pirms pāris gadiem, ka mēs tiešām domājam, mums sāk ietrūkt un bija jau runa par atalgošanu, par citām lietām, kā mēs tiksim galā, kad pēkšņi no mums atnāk, es vēl atceros tavu skatu, Rut, kad tu atnes to vēstuli pirms dievkalpojuma, teici, vai tas ir Ziemassvētku brīnums varbūt, jā, tas ir attaisīsim pēc dievkalpojuma, jā, un ka mums bija mantojums atstāts, kas mums paldies Dievam, jā, tas bija Ziemassvētku brīnums. Es tieši runāju ar vienu māsu Latvijā par to arī, ka Dievs daudzreiz pieved mūs pie tās pašas robežas, jā, tā pēdējā minūtē, pēdējā mirklī, tad atnāk, jā, ok, te ir, jā, tā kā, jā, un acīm redzot, mums šis darbs ir ļoti svarīgs vēl, un kad tas fakts, ka vairāk un vairāk cilvēku klausās un attiecības pieaug ar ļoti daudziem cilvēkiem, sevišķi Latvijā, jā, ka mums ir jāpastāv, lai mēs varētu turpināt to darbu darīt, jā, tā, un Dievs zina, kas mums ir vajadzīgs, un viņam nevajag daudz. Tā ir tā brīnišķīgā lieta, arī kādreiz mēs uztraucamies un, domā, vai mēs tik maz esam un tā. Paskaties, ko Dievs darīja Gideonam. Gideonam bija armija, un Dievs teica, ne, te daudz pa daudz ir, ja, tā man vajag samazināt, ja, tā, un viņš lika viņam iet un dzert ūdeni, ja, tā, lai viņi visu tur padzerās, un tad bija tie kas dzer kā sunīši, ja, tā, un tad tie, kas nometās ceļos un paņēma rokā. Un viņš samazināja viņa armiju uz 300 cilvēkiem, ja, tā, jo viņš gribēja, lai Gideons saprot, ka tā uzvara nāk no viņa, nevis no viņa lielo karaspēku, ja, tā, un Dievs bieži vien lieto pavisam mazu grupu vai lieto tos cilvēkus, ko tu nekad neiedomātos, ka viņš darīja, lai panāktu savu darbu, ja, tā, jo viņš ir Dievs, un mēs tikai esam tie trauki, tā, ka mums nekad nevajag tā domāt, jā, ko mēs varam, ja, tā. Mums vajag būt kā Pāvils, kas sacies visu spēju tā spēkā, kas man dara stipri. Tā mums ir pareizā pieeja pie tās lietas, ja? Un cik ilgi Dievs gribēs, tā tas būs.
Un mums var būt miers, mums nav jāuztrauc. Tas nenozīmē, ka mēs neplānojam un ka mēs nedaram, ko mēs varam. Protams, ka mēs darām, bet, kā es saku, visiem plāniem mēs turam tos ļoti vaļīgi. Ja? Un mēs nododam Dievam. Un tā var būt miers. Ja? Tā mums nav jāraizējās, jo vai mēs ar savu raizēšanos varam pielikt kaut vienu olekti savam mūžam? Ja? Tā, nē. Ja es teicu, nē, es neuztraucos. Jūs tēvs zina, kas jums ir vajadzīgs. Viņš zina, ko viņš grib darīt. Ja? Tā kā tas ir, ja. Man tikko uzšķirās, un tā būs labi vieta, kur nobeidz Jēzājas 43, kur Dievs saka Izraēlim, bet arī uz mums, nebīsties, jo es tevi atpestīju. Es tevi saucu tavā vārdā. Tu esi mans. Kad tu iesi caur ūdeņiem, es būšu pie tevis. Caur straumēm tās tevi nepāpludinās. Kad tu iesi caur uguni, tu nesadegs, uguns liesmas tev nekaitēs. Jo es tas kungs, tavs Dievs, Izraels svētais, esmu tavs glābējs. Es atdodu Ēģiptu par tavu atpirkšanas maksu, tāpat arī Etiopiju un Sābu es dodu par tevi. Tādēļ, ka tu esi dārgs un vērtīgs manās acīs, es dodu zemes par tavu izpirkšanu un tautas atlīdzībai par tavu dvēseli. Nebīsties, jo es esmu ar tevi. No rīta puses es atvedīšu atpakaļ tavus tautas brāļus un no vakariem sapulcināšu tavus piederīgos. Es sacīšu ziemeļiem atsvabiniet tos, un dienvidiem es teikšu neaizturiet tos. Atvediet manas dēls no tālienes, manas meitas no zemes galiem, visus, kas nosaukt manā vārdā, un ko es esmu radījis sev par godu, visus, ko es esmu veidojis un uzturējis. Brīnišķīgs atgādinājums. Ja? Dievs saka, nebīsties. Es tevi atpestīju. Un I love this nākošo, es tevi saucu tavā vārdā, tu esi mans. Tu neesi viens no biljoniem, ja, un Dievs tikai pasaka, kas tas tā? Nē, es tevi saucu tavā vārdā. Tu esi mans. Ja? Tik personīgi, tik mīļi, tik tuvu, viņš pienāk pie katra. Un, kad tu iesi caur ūdeņiem, un es vienmēr atgādinu cilvēkiem, nav, ja tu iesi, kad tu iesi, kad tu iesi caur ūdeņiem, caur straumēm, es būšu pie tevis. Ja? Jo tu esi dārgs un vērtīgs manās acīs. Un tā ir laba vieta, kur nobeigt, ja, tā uz pozitīvo. Tā kā viss ir Dieva rokās, mums var būt miers, jo Dievs zina, ko viņš dara. Un mēs paļaujamies uz viņu un paldies par tām liecībām. Es domāju, tās ir ļoti spēcīgas un ka mēs īsti sākam saredzēt, ka tas, ko mēs te runājam un mācamies, ka tas īstenojās mūsu dzīvē. Ja? Un tiešām mēs pateicamies Dievam par to, ja? Tā, un par visu, ko viņš mums dod un ka viņš gādā. Ir kādi jautājumi? Nē. Tev ir daudz ko pārdomāt. Jā, mēģinām. Jā. Good reminder constantly. Mums vajag, un tāpēc mēs esam tās Bills radījums, ka mums vajag atgādināt visu laiku, un ka mums vajag sev atgādināt, ko Dievs saka uz mums, un tāpēc es vienmēr saku, ka viņa apsolījumi ir tik brīnišķīgi un tik svētīgi. Un padomāt, jā, un kad uznāk kaut kas, pagaidi, Dievs man dabūja, tu man izvilk cauri visam tām lietām, tu man izvilk cauri šo arī, jā, tā, un tas ir, un mēs paļaujamies uz viņu, un mēs daram visu viņam par godu, un kas tālāk notiek, tas ir viņa ziņā. Labi. Tēvs, paldies, tūkstoškārt paldies. Paldies, ka mums var būt miers ar tevi. Caur mūsu pestītāju Jēzu Kristu. Paldies, kad, kungs, mēs zinām, ka visi mūsu laiki stāv tavā rokā, tavā ziņā. Un kā kāds pieminēja, ne matiņš no mūsu galvas nekrīt bez tavas ziņas. Paldies, ka tu māci mums, kungs, kad to, ko mēs nevaram, tu vari. Un ka tu vienmēr izdarīsi to, ko tu gribi. Un ka mēs mācamies vienkārši paļauties uz tevi. Un paklausīt. Paklausīt tev. Un tas prasa no mums pazemoties. Un mēs to darām.
Un mēs sevi iztukšojam no sevi. Lūdzam, lai to piepilda ar savu garu. Paldies par visu. Paldies par šo laiku, ko esam pavadījuši atkal kopā šodien. Ka mēs esam varējuši smelties dzīvā ūdens avotā. Mūsu dvēsele un gars ir atspirdzināti. Ka tu atņem bailes un dāvā mieru. Kungs, paldies, ka mēs zinām, ka viss ir labi un viss labi būs. Paldies par tavu svētību un žēlastību. Paldies par mūsu draudzīti. Paldies, ka tu atļauj mums vēl turpināt, ka mums ir darbs, ko darīt, un ka tu to veicini un svētī. Un ka tiešām no 5 bulciņām un 2 zivītēm tu paēdini neskaitams tūkstošus, lai mēs to vienmēr atceramies. Nav jau tas lielums, nav jau tas daudzums. Ir tavs vārds, kas iziet no tavas mutes. Tas neatgriežas tukšā. Lai tas mūs iedrošina, lai tas mūs stiprina. Uzklaus tā, ka mēs kopā lūdzam mūsu Tēvs debesīs. Svētīts, lai top tavs vārds. Lai nāk tava valstība. Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien. Piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna. Ja tev ir valstība, spēks un gods, mūžīgi mūžos. Āmen. Un Dieva miers, kas ir augstāks par mūsu cilvēku prātu un saprašanu, lai pasargā mūsu sirdis un mūsu domas Kungā Jēzu Kristu mūžīgai dzīvībai. Āmen. Paldies!